Populārā action video spēle Temple Run 2, nonākot Apple aplikāciju veikalā, pirmajās 8 dienās ieguvusi 20 miljonu lejupielāžu. Temple Run 2 oriģinālā versija ir lejupielādēta vairāk kā 170 miljonu reižu gan Apple App Store, gan Google Play, gan Amazon Marketplace. Google Play Store aplikāciju veikalā vairs nav pieejama aplikācija Make Me Asian, jo vairāk nekā 10 000 cilvēku bija parakstījuši petīciju par to, ka šī ir rasistiska rakstura un stereotipu vairojoša aplikācija. Izmantojot aplikāciju, bija iespējams mainīt ādas krāsu, acu formu un izmantot Āzijas tautu tradicionālo atribūtiku, tādējādi padarot savu izskatu līdzīgu ķīniešu, japāņu un korejiešu tautībām. Ārzemju turistiem Ziemeļkorejā beidzot ir atļauts ņemt līdzi savus mobilos telefonus, ieceļojot valstī. Iepriekš Ziemeļkorejā valdīja noteikums, ka iebraucējiem savas mobilās ierīces nācās atstāt robežpunktā. Lai arī turistiem tagad ir iespējams lidostā iegādāties SIM-karti, ar kuru iespējams veikt internacionālus zvanus, vienalga lokālie zvani nav atļauti tāpat kā interneta lietošana.